Jā, bet ja mēs atmetam un nometam malā visas šīs problēmas un domājam pozitīvi un pavasarim tā kā pienāktos, tad es domāju, mēs visi, es domāju, liela daļa noteikti ļoti gaidām ik pavasara notikumu maratonu. Nordea Rīgas maratonu, un tas šogad notiks kārtējo reizi un 23. maijā, kas pulcēs, protams, lielus un mazus, bet arī ne tikai no Latvijas skrējējus, bet arī no ārvalstīm, jo iepriekšējos gados ir daudzi tādi braukuši pie mums un piedalījušies maratonā. Viņi bijuši tādi melniņi, maza auguma, tādi skrējoši un vienmēr pa pirmajiem, tur 1., 2., 5. un 7. Jā, nu, protams, var skriet un uzstādīt savu personīgo rekordu, bet var skriet arī savam priekam, un es domāju, lielākā daļa tomēr to dara savam priekam. Izrādās, ka var arī gatavoties visi kopā, izjust to kopības garu jau pirms maratona, un tas notiek tādos īpašos treniņos. Un treniņi notiek Meža parkā, tad jūs varat arī saukt visus savus draugus un radus, skriet kopā un gatavoties. Un mēs arī bijām klāt šādā treniņā un noskaidrojam, kā tad notiek gatavošanās un kā pareizi būtu jātrenējas, lai noskrietu maratonu. Kamēr lielākā daļa rītdinieku brīvdienu agrijos rītos guļ, tikmēr Meža parkā valda īsta rostība. Saņemam vienu kāju ciešties un pievelkam, cik varam. Un velkam klāst, un klāst, un klāst. Kad kājas nedaudz izlocītas un sanākušie iesildījušies, skrējiens var sākties. Vai visi gatavi? Nu, ko tad pirmais pavasara skrējiens gatavošanās Nordea Rīgas maratonam var sākties? Kopīgie Nordea Rīgas maratona pavasara sagatavošanās treniņi nu ir atsākti. Treniņi Meža parkā notiek jau 3. gadu un izvērtušies jau par stabilu un gaidītu tradīciju, dodot iespēju skrējējiem satikties, komunicēt un iedvesmot vienam otru. Spēks vēl pietiek? Jā, pietiek. Nav grūti? Ir bišķiņ, bet jāiztur. Trenēs rītē brauc ūdeni padot, tad jau labi. Cik bieži jūs skrienat? Nu, 3 reizes nedēļā. Treniņi kopīgi pulcē gan skriešanas entuziastus ar ilgstošu skriešanas pieredzi, gan visus tos, kas savu skriešanas karjeru tikai uzsāk. Kopā ar rīdziniekiem maratonam gatavojas pat pilsētas galva. Cik bieži sanāk šitā paskriet? 2 reizes nedēļā. Pa kurieni sanāk paskriet? Pa kurieni? Nu, teiksim, ārpus šosei un 1. reizi. 10. 8 pa zāli. Nu, plus vēl tas dēls. Ideja ir ļoti laba, jo, nu, teiksim, kaut vai konkrēti pa mani, brīnišķīgi draugi un sportisti un tā tālāk, bet katrs kaut kā aizņemts ir un gala rezultātā es esmu palikusi tā kā bez tādas īstas kompānijas. Tas ir labi ne tikai sportistiem, bet visiem citiem, kas tā kā pirmoreiz izdomājuši, ka to varētu darīt. Un uzsāk kaut ko jaunu. Tas taču ir visbrīnišķīgākais. Kopīgie treniņi Meža parkā notiks katru svētdienas rītu, bet vēl pirms skriešanas uzsākšanas jāievēro dažas pamatlietas. Katru to treniņu, tāpēc šeit Meža parkā ir šie treniņi, lai cilvēkam iemācītu, ka sākumā jāsagatavojās, jāiesildās, tad ir tas skrējiens un beigās ir jāatsildās, kad organisms tā kā atjaunojās pēc šīs slodzes. Ja esi skriešanas iesācējs, pirmajās skriešanas reizēs speciālisti iesaka nepārcensties. Sākam ar kaut vai 20 minūtēm un beigās jau varbūt arī 2 stundas, bet, nu, protams, ne katrs treniņš tāds. Apģērbam jābūt ērtam un vieglam, lai ķermenis var elpot. Gatavojoties maratonam, jāpadomā arī par apaviem. Tiem jābūt piemērotiem skriešanai pa asfaltu. Un, kad pamatlietas ievērotas, var sākt ķert kaifu. Noteikti jānāk izbaudīt to kopā skriešanas prieku un to labo sajūtu pēc tam. Neviens jau par tavu veselību nerūpēsies, ja ne tu pats. Skrienot var izlādēties viss negatīvo, kas sakrājies. Un atbrīvoties, palikt sevi tikai domām. Ļoti pozitīvs pasākums īstenībā. Es domāju, ka šodien vēl tik daudz cilvēku varbūt nav, bet es domāju, ka es vien vairāk parādīsies un tie gribētāji, ka ļoti labi tāds pasākums. Kas ir tas lielais kaifs tajā skrējienā? Man liekas, tā sajūta pēc tam, kad tu to esi izdarījis. Jo varbūt, ka pa vidu tev gāja grūti, varbūt, ka varbūt, ka metīšu mieru, bet pēc tam, kad tu esi izdarījis to, esi nosvīdis, to esi atskrējis, tev liekas, ka tas ir tik garšīgi tā sajūta, ka to nevar atkārtot neko. Ir teiciens, ka skriešana ir vienīgais legālais veids, kā sajust neaprakstāmu prieku. Tāpēc, ja arī tu vēlies izjust skriešanas kopības sajūtu un sajusties īpaši laimīgs, atrodi skriešanas kurpes un jau nākamsvētdien tiekamies Meža parkā. Rīta Lazdāna Lāķa, Renārs Muskars, Tautas balss.